Rihards izmanto nežēlīgas metodes, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. Arti uztrauc Madaras veselības stāvoklis. Džeina nepūlas slēpt savu nepatiku pret Madaru un mēģina viņu iebiedēt. Madara atbalsta Rihardu, lai gan viņa uzvedība viņu satrauc. Rihards ierodas Vītoliņu viesunamā un uzstāda pārsteidzošas prasības. Ērika manipulē ar savu dēlu Bruno. Rihardu nepamet sajūta, ka viņš Žannu ir saticis jau agrāk. Arts aizskrēja jau. Es viņam bulciņus sataisīju līdzi. Nē, tu gribi teikt, ka tās ir visas viņa brokastis? Nē. Tu taču varēji ielikt kādu omletīti vai putru viņam līdzi. Ja es pabaroju, viss ir kārtībā. Šitās viņš gribēja ņemt līdzi uz klīniku. Ka man nepatīk, ka viņš tur strādā. Viņš iekulsies nepatikšanās ar tiem. Izbeidz. Puikiņš nav nekāds mazais bērns. Pratīs atšķirt baltu no melna. Jā, tieši tāpēc viņš man vakar neļāva saukt policiju, ja? Kad Jēkabsons aizlaidās nesamaksājis, un visi tie rokas puiši te izvandīja visu viesnīcu. Omiņ nesauc policiju, Neuztraucies, viss būs labi. Man nepatīk tas. Mužnieki viņu slikti ietekmē. Jā. Čau, labrīt. Čau. Te būs tas bulciņas. Oi, paldies. Tā. Omā, kā jūtamies šorīt? Galviņa nesāp? Ko? Sāp. Jā? Un visu laiku par tevi jāuztraucas. Mīļotiņ, mēs ar Opu runājām, vai tu negribētu meklēt labāk darbu Rīgā, nevis te pie tiem? Rīgā it kā labāk maksā. Labi, beidziet. Viss, es pateicu, ka es gribu strādāt pie Riharda. Pateicu, viss tā arī paliek. Īsts sapņu darbs. Jā? Kur klients pēc tam meklē ar pistolēm. Paklausies, bet varbūt, ka tas Jēkabsons arī no tās klīnikas aizlaidās nesamaksājis. Ko? Gaņā Rihardam bija savi iemesli. Es šodien noskaidrošu. Tā, viss, čau, man jāskrien. Čau, bučes. Tā, tu uzmanies, lūdzu. Čau. Jā. Kāpēc tu zvanīji? Opim slikti, ja? Stabils. Dievs, es tā pārbijos. Nāc. Tagad apsēdies, pasēdi te. Man ar Maksu jānokārto biznesa lietas. Labi, jā. Es tev zvanīšu, ja paliek sliktāk, ja? Zvani arī, ja paliek labāk. Jebkurā gadījumā zvani. Jā. Es pēc tam atsūtīšu tev nomainīt. Jā. Es tā pārbijos. Labrīt, šef. Ko labrīt? Kādi jaunumi? Valentīns pazudis. Nevaram atrast. Kā tas ir pazudis, Valentīns? Tas taču ir vecis, tā nav atdota siena kaudzē. Aptaujājām visus iespējamos lieciniekus, visus tantukus, kas tūmā sēdēja, visus sīkos rotaļlaukumā. Nekā. Pagaidi. Varbūt viņš aizbrauc ar mašīnu. Jā. Ko? Jā, divi sīkie teica, redzējuši lielu melnu un skaļu rūkas, un tas arī viss. Bet ne markas, nekā. Tad noskaidro, kādas mašīnas ir piereģistrētas Jēkabsonam. Šef, bet kā tad es to varu? Pieeja tādiem kontaktiem bija tikai Henrijam. Nevis bija, bet ir! Henrijs nav miris! Protams, šef, protams.
darīsim tā. Aizsūti kādu uz Henrija māju, lai savāc viņa datoru, piezīmu bloku, visu, kur varētu būt kāda noderīga informācija. Jā. Atslēgas. Bet šef, bosam tas nepatiks, kad viņš uzzinās. Labi, pateikšu Jankam, lai aizbrauc un paņem. Jā. Pagaidi. Atsūti pie manis ēnāru. Es gribu noskaidrot visu par Valentīna draudzenēm, kuras viņš ir operējis, un mēģinu noskaidrot, no kāda konta Valentīns sūtīja naudu uz klīniku. Jā, labi. Labi. Pagaidi. Vēl kas, šef? Ēnārs neko nezina par mūsu biznesu. Nesaki, viņam kādā stāvoklī ir Henrijs. Un lai tā ir paliek. Jā, labi. Vēl kas, šef? Jā. Jā. Ej un dari. Jā, labi. Čau! Kā šodien jūtamies? Nu, tu jau pati redzi. Galvenais, ka stāvoklis stabils, būs labi. Izveseļosies. Klau, tu Rihardu neesi redzējusi? Tu jau atkal nezini, kur tavs vīrietis? Ai. Man atšķirībā no tevis tāds vismaz ir. Jā, ko tu zini par manu privāto dzīvi? Nezinu, neko negribu zināt, man pietiek ar savējo. Tavs tēvs man šodien romantiski atstāja puķis, kamēr es gulēju. Ļauj, es minēšu. Rozi, vai ne? Rozi ar tādu garu kātu un maziņu ziediņu. Es redzēju, veikalā šorīt bija nocenotas. Ak, Džēna, tev droši vien tavu vīriešu dāvina nocenotas puķis. Man nē. Rihards ir ļoti romantisks. Jā. Jā, iešu pateikšos. Ej vien. Op, ja tu zinātu, kā man viņa besī. Čau. Čau. Labu apetīti. Vēl neesmu sācis. Un nesāks arī. Šefam vajag, lai tu viņam ātri aiznesi info par Valentīna Jākapsona sievietēm un viņa konta numuru. Kādā sakarā? Informācija par klientiem ir konfidenciāla. Šefam vajag. Kas viņam uznāca? Ko viņš pēkšņi uzsēdies to Valentīnu? Viņš pa visu samaksājas, vai tad ne? Viņš jau vakar sāk zondēt. Laikam ir vajadzība. Vajadzība? Tu laikam kaut ko zini, vai ne? Pasēdi. Parunāsim. Nē. Es vairāk uz saldumiem. Nē. Tu atrod to info, ne pie šefa, labi? Jau lidoju. Ej! Jā. Čau, mīļais. Mādara. Čau. Tu mājās labi pačučēji? Es pa mājām varu tikai mīļumiņu sapņot. Visu nakti te ņēmos pa klīniku. Par tu arī biji klīnikā. Es taču arī aizmigu klīnikā. Es gaidīju tevi un iemigu. Tas nekas. Mīļais, paldies tev par puķēm. Jā? Kādām puķēm? Kādām puķēm? Tām puķēm, ko tu man šorīt atnesi, kamēr es gulēju. Es? Jā. Žēl, bet tas nebija es. Puķīte, es tev nekādas puķis neesmu nesis, diemžēl. Protams, atvaino. Nopietni, bet pagaidi, kurš tad? Kurš tad, kā es to varu zināt? Ļoti iespējams, ka kāds atnes ziedus pacientam vai arī gribēja pateikt personālam paldies. Jā, laikam. Jā. Labi. Jā. Drīkst. Atvaino, Madara Krīgera kungs. Labi. Sveiks. Čau. Čau, mīļais. Dabūju, ko es tev lūdzu. Klau, tā tomēr nedrīkst. Es apsolīju ievērot klientu konfidencialitāti. Zini,
man nospļauties par tavu konfidencialitāti. Es esmu tavs šefs, vai nu tu? Kam tev tas vajadzīgs? Gribu paskaidrojumus. Nedošu. Vai nu tu man pastāstīsi par to, ko tu zini par Valentīnu, vai arī no šīs dienas tu vairs te nestrādā. Paldies! Kuku, drīkst? Jā. Čau, Čau. brokastis. Kam par godu? Hei, nu beidz pēc vakardienas šausmām, es domāju, ka tu esi pelnījis. Ārti vispār man būtu laiks sākt strādāt. Pagaidi, tu paēdi jau? Ko? Paēdi? Es atradu batoniņu. Batoniņu! Nu, kas tad tās par brokastīm? Re, kur tev kārtīgs bulciņas. Pasties, ko es tev atnesu? Mākonīts tavs mīļais. Re, kur gardumiņš, Pagaidi, kraukšķītis. stop. Tās ir tieši tās maizītes, kuras es pirku, kad mēs pirmo reizi tikāmies, vai ne? Tu atcerējies? Nu jā, nu tu man toreiz tā sadevi, ka es biju spiests iemācīties no galvas. Nu labi, tādā gadījumā ir jāēd. Bet tu man palīdzēsi. Jā. Puķis arī no tevis? Tev patīk? Ko? Jā. Jā, paldies. Bet tev visi kontu numuri ir vienādi. Un kur ir personas kodi? Vai? Un kāpēc te atspoguļojas tikai viens mobilā telefona numurs? Es teicu, ka nav nekāda jēga no tiem sarakstiem. Tas ir Valentīna numurs, viņš pasūtīja, viņš maksā, viss kontakts bija ar viņu. Labi. Bet kā ar tiem maksājumiem? Nu, Valentīns maksāja skaidrā naudā aploksnē, un es pēc tam visu vajadzīgo summu iemaksāju klīnikas kontā. Nu, pārējie iebās kabatā. Nu, viņš dažreiz reizēm samaksāja vairāk, bet taču parāda nomaksāt, kur problēma. Protams, jā. Lieliski, vienkārši lieliski. Es nesaprotu, ko viņš tev nodarījis? Neko. Ej un strādā. Tu visi vari iet? Jā. Erika, čau! Paklau, man vajadzīga tava palīdzība. Redzi, papu atkal sašāva. Nu jā. Diemžēl. Kā iet Klaudijam un Čarlotei? Labi. Viņam ir jauns hobijs, mazdēlu pieskatīšana. Tu esi pieskatāms. Nu, tā viņa domā. Nabadzīgs. Nu, nav jau tik traki, nav. Zini, es pie viņiem pāris reizes nedēļā regulāri eju pirkt maizi un bulciņas, un pat nenojautu, ka viņiem ir mazdēls. Domāju, tādi lādzīgi vientuļi opīši, bet izrādās ir. Tu pie viņiem laikam nebrauc pārāk bieži, vai ne? Arti, hello! Jā, es aizdomājos. Par ko? Klausies, tu zini tādu Riharda paziņu Valentīns? Rihards vakardien Vītolos un izmisīgi meklēja. Jā, mums ir viens klients, Valentīns. Jā? Tas varbūt tas pats arī ir. Es vienkārši domāju, varbūt viņš ir kaut kā saistīts ar to sievieti, kas vakar sašāva Henriju. Mums tiešām nezināšu teikt. Nu jā, ko tad mēs parasti algot darbinieki varam zināt? Mūžnieku ģimeņā mums neko nestāstīs tāpat. Labi, pietiks ēst, jāsāk strādāt. Jā? Jā. Es tev palīdzēšu. Kas jādara? Tu vari varbūt paņemt traukus aiznest. Jā. Es tikmēr veļu. Jā. Nu, Jā. pagā, bija garšīgi? Ļoti, paldies. Jā? Jā, paldies tev. Nu, redz, cik labi. Jā. Man uzreiz ir sirds mierīga. Un, jā? Tā. Jā. Jā? Jā? Tā. Palīdzēt? Nā, paslam. Tu nāc? Vai? Ejam? Vai? Tūlīt? Jā, labi. Labrīt. Labrīt. Kā gulē? Fantastiski. Man tev ir uzdevums. Kāds? Tu piezīmēsi tam, kas tev dod pavēles, un pateiksi, ka Henrijs novāc, tu gaidi samaksu.
Nekas nesanāks. Ja viņi uzzinās, ka es meloju, man vienkārši novāks. Nu, pretējā gadījumā novākšu tev es. Visi noteikti jau ir lietas kursā, ka man nekas nav sanācis. Ārpus pilsētas neviens nezina, ka Henrijs ir dzīves. Gan viņi to uzzinās. Klausies, es ar tevi netirgošos. Tu aizmirsti vakardienu. Ja tu to neizdarīsi, es vienkārši tev sagriezīšu ģīmi bez anestēzijas. Skaidrs? Ņem mobilo še un zvani. Paklau, ja es piezvanīšu, tu man atbrīvosi? Es tev teicu, ka es netirgošos. Ņem un zvani. Tu man palaidīsi vaļā? Un pasaki, ka 12. ir paredzēta tikšanās Toskānā. Kur? Visi taču zina, ka tas ir tavas bijušās sievas restorāns. Tas taču pārliek aizdomīgi. Tev vēl nav skaidrs. Čau, Žaržik. Peleca! Tu man par godu tā sapucējies. Nemuļķojies. Klau. Es atnācu tikai pateikt, ka tev 12. uz stundiņu jāpazūd, labi? Kāpēc? Man te jānokārto ģimenes darīšanas. Virtuvē kādas darīšanas? Es teicu ģimenes darīšanas. Ar Rihardu. Viņa dēļ tā sapucējies, ja? Paklausies, man nepatīk greizsirdīgi vīrieši, skaidrs? Aiziet labāk uz veikalu. Zini ko, es tev iedošu naudiņu. Nopērc augļus. Es tagad esmu izsūtāmais, ja? Beidz, ko tu muļķojies? Bruno teica, ka nav ar ko dekorēt kokteļus. Nopērc tur vīnogas, apelsīnas, pats zini. Zini ko, Ērika? Čau! Kāds man pastāstīs, kas notiek? Jā, es arī gribētu zināt. Tu teici oficiantei, ka viņa var nākt stundu vēlāk. Es ar te kā varu iet pagulēt? Nē, tu nāks man līdz uz veikalu. Nesejas noderēs, ja? Ko? Klausies, Bruno, man ar tev jārunā. Žarž, tu dari, kas tev jādara, ja? Jā, kundze. Kas tam kaiš? Tu neņem galvā. Zvanīja Rihards. Ko? Ew, kur tad tu? Darīšanās? Darīšanās. Kamēr šefa nav atkal priecāsies ar kādu no savām pacientēm, ko? Varbūt jā, varbūt nē. Klausies, Einar, es taču tev pazīstu, ja? Kas tas slikts? Es tikai gribu pārbaudīt, vai kā es esmu izdarījis savu darbu, vai viss ir savās vietās. Ne, tu esi nepārspējams. Jā. Labi, kad tu būsi atpakaļ? Pēc pāris stundām, varbūt agrāk. Paklau, piesaks man. Gadījumā, ja atnāk Rihards un mans vēl nav, pasaka viņam, ka es sniedzu konsultāciju jaunam klientam. Labi. Kas man par to būs? Parādā nepalikšu. Labi. Labi, ej. Džeina. Tu esi zelts. Es zinu. Paklau, Rihardam vakar neko nav izdevies noskaidrot. Šodien viņš to šāvē vedīs šurp un paskatīsies, ar ko viņi tiekas. Viņš grib noskaidrot, kas pasūtīja Henrija slepkavību. Kas tā par ņemšanos? Būtu viņi man vakar piezvanījuši, jau sen būtu zināms, kas pasūtītais. Ko tad tu būtu izdarījis? Ko es zinātu, kā nopratināt slepkavu, sen to jau būtu izdarījis. Gan jau arī Rihards mēģināja. Kaut kā nav sanācis, ne? Čau. Čau. Izdarīju visu, kā mēs runājam, ja? Jā, Žoržs būs atpakaļ pēc stundas, bet pārējie nāk uz darbu vēlāk. Redzi, labi. Labi, ko man darīt? Es varu pieskatīt slepkavu, lai viņš neaizvēl. Nevajag. To izdarīs Maksis. Ko tu man līdzi vilcīs, tā kā tāda ēna? Nesaprot, ka tas ir aizdomīgi. Tu lūdzu mani nekomandē. Vispār es nesaprotu, kāpēc šeit vajadzēja sarunāt tikšanos, it kā nebūtu kaut kādas citas vietas, kur to sarunāt. Bet kas tev lūdzu nepatīk? Visi Henrija konkurenti zina, ka šis restorāns ir pirkts par Henrija naudu.
Kāpēc lai es te sarunātu tikšanos? Un tad vēl uzvilkt man tādu kleitu, es pēc esmas izskatos. Es vispār nesaprotu, uz ko tavs šefs cer. Viņš zina, kas jādara. Lūdzu, apsēdies. Tu ķepas novāc. Visu laiku stāvies man blakus. Nu, nesatraucies, 12. manis te vairs nebūs. Lūdzu, sēdi. Tā, labi, kas man tagad ir jādara? Pagaid, neuztraucies, man tev nekas. Es aiziešu uz zāli un tūlīt parādīšu tai Maitai. Tu paliksi tepat, Bruno. Žālies mammu. Ko, kāpēc? Tāpēc. Aizies uz zāli, apkalpo klientus un nofiksē katru, kas kaut vai tikai paskatās Roksanas virzienā. Labi? Mamma, kas tev viņu parādīšu. Labi. Un mēģini nofotografēt. Tā, lai varētu atpazīt. Kā tu gribi teikt, ka tu ļaus viņam aiziet? Protams, ka ļaušu. Es pēc tam viņu izsekošu. Ko, kāpēc? Tad ķeram viņu uzreiz ciet un viss. Paskaties, kas tu kodris, ko? Viņa atsūtīs pakalpiņu maksāt Roksanai. Bet man vajag lielo zīmi. Nu, ej. Cerams, ka tev izdosies. Izdosies. Tu mierīgi varēji izdarīt. Turiet. Es būšu tepat netālu. Nu? Ko nu? Ko dzersi? Es šeit savu naudu netērēšu. Nesatraucies. Pēdējo mīlestību mēs uzsaucam visu par brīvu. Cik mīlīgi. Nu tad toniku. Zini, Riharda vietā es tev nebūtu taupījis. Jau vakar viss būtu novedus līdz galam. Bet tu nebija Riharda vietā. Viņš vienkārši ir pārāk mīkssirdīgs. Man šķiet, jūs visas viņu novērtējat pārāk zemu. Nabaga vecis. Kādas visas? Ja tu gribi, lai tas cilvēks uz šejien atnāk, tad beidz ar mani pļāpāt. Tas ir pārāk aizdomīgi. Nu, tas nav godīgi. Tu labi zini, ka es esmu labākais spēlētājs. Kāpēc tu man lietas sēdēt tribīnēs? Es klausos. Ja ko tu klausies, ko tur dzirdēsi, ja nesāksies apšaudi? Un tādā gadījumā, ja muterīt toči nebija tā, ko tur vajadzēs sūtīt iekšā, ne? Nu, lūdzu, ļauj man parādīt, ka es kaut ko varu. Tu vienreiz jau parādīji. Tev nepietiek ar vienu līči. Tie ir cilvēki, Bruno. Tev vajag tikai izsekot un viss. Bet tieši to es to varu izdarīt. Vai nu tu tagad norimsies? Vai pazūd no šejienes? Kāpēc neviens nenāk jau 10:10? Es Rihardam teicu, ka šeit nevajag sarunāt to tikšanos. Ēku noteikti novēro. Un kāds noteikti redzēja, ka es te atnāku ar to murmulu un Rihards ienāk pa sādas durvīm. Vai arī tu viņu brīdināji? Jā, noteikti. Ar domu spēku, vai ne? Tu, zini, neizrunājies. Paņem telefonu, piezvani un pasaka, ka tu gaidi. Zini ko, nu tad atnes man to telefonu, tad es arī piezvanīšu. Kā tad, lai es atstātu tev vienu? Nu tad nekā. Neceri. Tad nekā. Man laika diezgan. Kas tev ir? Ko tu dīdies? Ko man īsti sagribējās? Ej, čurā. Es nevaru, ja kaut kas notiek. Tu man krīt uz nerviem. Ej. Šaujumu atstāju. Ko, kāpēc? Es tev pazīstu. Sveika. Čau. Kā labi iet? O, paldies, es nesūdzos. Tev nav jābūt klīnikā? Nē, man ir tikšanās. Uztaisīs lūdzu melnu kafiju? Jā, tūlīt. O! Labdien! Drīkst piesēst. Pareizie vārdi, klusumā tiedzī. Taustās, Kā? Iepriekš taču tu dzīvoji Rīgā? Jā. Par izklaides iespējām šeit tu neko nezini.
Redzi, mūsu ģimenei pieder ne tikai šī klinika, bet arī pāris uzņēmumu, kazino. Es tev varu aizvest ekskursijā. Nē, es nespēlēju azartspēles, principā. Tas nekas. Tad mēs varam aiziet uz kādu klubu padēvot. Es nemāku dejot. Skaļi teātru skan, viņa sauc, viņa glāstā, nenokurstam viņa skan tikai man. Tava balss manā stāstā, skaļi teātru skan, viņa sauc, viņa glāstā,